Mēs turpinām ar nākamo keynote, un to mēs dzirdēsim no TechChill operatīvās vadītājas jaunu uzņēmumu The Crowd līdzdibinātājs Luīzes Dātas Sietiņas. Sagaidām! Paldies! Sveiki! Es esmu Luīze, un šis būs stāsts par to, kas tad īsti ir jauni uzņēmumi un kā tie nedaudz atšķiras no ierastās uzņēmējdarbības. Kas tad īsti ir startups, jeb jauns uzņēmums? Bieži vien mums šķiet, tas ir jauns uzņēmums, tātad jebkurš jauns uzņēmums ir jauns uzņēmums. Tā tas īsti nav. Bet ik viens no jaunu uzņēmumiem būs uzņēmums, bet startups tad bieži vien tas ir kas tāds, kas ir inovācijās balstīts. Varbūt tas ir kaut kas pavisam jauns, varbūt tas ir uzlabotāks veids, kā mēs darām dažādas lietas no procesa viedokļa, no izmaksu viedokļa. Tas ir ar mērogojamības potenciālu, tātad apkalpojot 100 vai 100 000 klientu, tas neaizņem daudz vairāk resursu. Un nevienmēr, bet bieži vien šis uzņēmums var piesaistīt investīcijas, un šo investīciju piesaisti tieši palīdzēs šo uzņēmumu attīstīt. Jā. Jebkurš startups dienas beigās būs uzņēmums, bet ne katrs uzņēmums būs startups. Darbojoties šajā jaunu uzņēmumu ekosistēmā, jo TechChill ir viena no vadošajām Baltijas konferencēm startupu jomā, bieži vien cilvēki man jautāja, kā tad īsti sākt? Man ir šāda ideja, man gribētos kaut ko darīt, un tas stāsts parasti ir šāds. Man ir ideja, un tas ir vajadzīgs pilnīgi visiem, un to pirks pilnīgi visi, un manai mammai un manai draudzenei arī ir tāda pati problēma, tāpēc es noteikti strādāšu, un es gribu sākt, un es tā kļūšu par miljonāru, viss dzīve izdosies. Bet tāds īsti nav. Noteikti ejiet runāt sākumā ar svešiniekiem un meklējiet nevis idejas, kas jums šķiet, ka būtu forši, ja šādas lietas būtu, bet meklējiet problēmas. Jo mēs esam situācijā, kur startup pasaule ir pilna ar izdomātām problēmām, jo visiem šķiet, ka būtu forši būt tāda lietiņa, jo mamma un draudzene tā teica, bet dienas beigās neviens nav gatavs par to maksāt naudu, un tas, ka to var izdarīt, nenozīmē, ka to īsti vajag darīt. Man darbojoties šajā startup ekosistēmā, bieži vien cilvēki jautāja, Luis, kad tev būs savs startups? Un atbilde parasti bija tad, kad es atradīšu īsto problēmu, ko risināt, tad man arī būs pašai savs startups. Lūk, tā radās The Crowd, kas ir risinājums, ar kura palīdzību pasākumu organizatori var viegli iesaistīt savus apmeklētājus un personalizēt šādas te bildītes, ar kurām pēc tam dalīties tālāk sociālos tīklos. Bet ne par to arī šoreiz stāsts. Vairāk par lietām, kas ir tās lietas, kas šos te jaunu uzņēmējus startup pasaulē padara nedaudz citādākus. Kāpēc mums ir vajadzīga tāda kategorija kā tāda? Lūk, tad jaunu uzņēmumi bieži vien ir tie, kas apšauba ierastā kārtību. Tas, ka mēs to esam darījuši tā gadu desmitiem, vai tas, ka tas tā notiek, nenozīmē, ka tam tā ir jāturpinās mūžīgi un visu laiku. Šie ir tie cilvēki, kas nebaidās uzdot jautājumu, kāpēc mēs to tā darām, vai tas varētu būt citādāk, vai tas varētu būt kā citādāk, un jā, tiešām sākt ar problēmu, un tad tai meklēt risinājumu. Piemērs, pavisam nesen, teiksim, 10 gadus atpakaļ, lai izsauktu taksi, vajadzēja kādam zvanīt, nosaukt, kur tu atrodies, tur pie tās mājas, te, piemēram, un nezināma laika gaitā tev atbrauc kāds pakaļ, tev savāc, un nezinu, cik tev būs jāmaksā, cik ātrā laikā tu kaut kur nokļūsi, un tad vienā dienā tas pavisam nejauši mainījās. Tagad mēs esam pieraduši pie tā, ka, lai izsauktu taksi, mēs piespiežam vienu podziņu aplikācijā, mēs zinām, cik tas maksās, cik ātri mēs ieradīsimies un kāda mašīna mūs savāks. Un mēs jau esam aizmirsuši, ka kādreiz kādam vajadzēja zvanīt. Bet tajā brīdī, kad Uber founders Silicon Valley stāstīja savam draugam, ka iedomājies, varētu piespiest vienu pogu telefonā, tad visi domāja, ka viņš ir nedaudz traks, jo kā tas tā ir, svešinieks atbrauks. Lūk, nākamā tāda ļoti nozīmīgā iezīme ir globālā ambīcija jau no pirmās dienas. Bieži vien mēs domājot par uzņēmējdarbību, domājam par tādām lietiņām, ko mēs varbūt paši ikdienā izmantojam, vai tā ir kāda bulciņu veikaliņa vietiņa, vai tas ir kāda drēbju lieta, un tas arī viss ir vajadzīgs. Bet mēs varam daudz vairāk,
un mēs varam daudz vairāk arī domājot par to, ka koncentrējoties uz šo globālo tirgu, mēs atrodamies izcilā vietā, lai mēs strādātu ar jebkuru pasaules valsti, jebkurā diennakts laikā, no jebkuras vietas, jo mums ir viens no ātrākajiem internetiem pasaulē. Un, ja tev ir dators un internets, tu vari strādāt jebkā, un 7-12 stundu laikā tu vari iekāpt lidmašīnā un būt jebkurā vietā klātienē. Tāpēc mēs esam izcilā pozīcijā, lai apkalpotu valstis, kurās ir vairāk cilvēku, un darot vienkārši tās pašas lietiņas, mēs mūsu šīm lietām būtu lielāka atgriezeniskā saite. Tad pietiekami labi, pietiekami ātri. Es arī esmu dziļi sirdī perfekcioniste, un man patīk, ka viss ir līdz galam skaisti izdarīts, bet startup vidē ļoti svarīgs ir ātrums. Tas, ka tu tur ilgi centīsies izdarīt kaut ko perfektu, nevienam dienas beigās tas neinteresēs. Ir jātestē visi risinājumi maksimāli ātri, jādarbo atgriezeniskā saite, jo īpaši to jūtot lielākos tirgos kā ASV, kur visticamāk 100 tādi paši cilvēki, kā tu dari to pašu, ko tu. Un ļoti iespējams, liela daļa no viņiem to dara tikpat labi kā tu. Ja tu neizdarīsi to rīt, kāds cits izdarīs parīt, neizdarīs parīt, aizparīt būs 10 citi cilvēki, kas to izdarīs. Un tas, ka ir konkurence, no tās noteikti nevajag baidīties. Tas tieši ir apliecinājums, ka tas, ko jūs darat, kādam ir vajadzīgs, ka tur ir tirgus, ka kāds ir gatavs par to maksāt, un konkurence noteikti veicina to, ka mēs augam un attīstamies ātrāk. Tad šīs konstantās pārmaiņas un risks, testēt, validēt, mainīt un pierast pie tā, ka ir lietas, ko tu vari plānot, un ir lietas, ko tu nevari ieplānot, un tev nav ne jausmas, kas noies greizi, bet kaut kas noies greizi, kas tas būs, kurā brīdī tas notiks, who knows, bet pie tā pierodot un nepārdzīvojot, ka notiek kaut kas, ko tu nebija gaidījis, vai tev nav ne jausmas, kā to darīt. Tas ir pavisam normāli, un kļūdīties ātri un baidīties no kļūdām. Man šeit mūsu reģionā varbūt tā ir tāda iezīme, ko es gribētu, ka mēs kopistiski to mainam. Tas, ka mēs kaut ko nezinām vai kaut kas tik izdarīts nepareizi, tas noteikti ir ok. Un no tā nav ne jākaunās, ne jābaidās. Vienkārši, tad, kad mēs esam kļūdījušies, kas ir tas, ko mēs darām pēc tam? Vai mēs mēģinam jaunā iterācijā, kurā brīdī kaut ko atmest un šādas lietas, tas noteikti ir svarīgi. Un tad noslēgumā ir šī apsēstiskā vīzija ar to, ka tiešām to var izdarīt. Jo būs grūti, būs tās dienas, kad, jā, man viss sanāk tik super foršies, iet labi, davai daram. Un tad būs tās dienas, ka tā kā viena neveiksme, nākamā neveiksme, un tev ir jābūt tai nenormāli iekšējai sajūtai un vēlmei tiešām uzbūvēt kaut ko lielu, jo tas nebūs viegli. Latviski sakot, tev ir jābūt super delusional par to, cik kas ir iespējams vai nav iespējams, bet tad, kad, piemēram, startup pasaulē piesaistot investīcijas, ļoti daudz investoru tev atteiks. Ļoti daudz investoru teiks, ka nē, šis nav, bet tas vienkārši tāpēc, ka tur nebūs šis labais match starp investoru varbūt vēlmē, vīziju un šādām lietām. Un tas, ka jāskarās un jāpierod pie tā, ka ļoti daudz cilvēku tev teiks nē, ļoti daudz lietas nesanāks, un tas ir totally fine, bet tai iekšējai vēlmei par to, ko darīt tālāk, ir jāturpinās. Nu, lūk, tad TechChill ir konference, kas notiks pēc 20 dienām. Šī ir lieliska vieta tajā brīdī, kad esot šeit Icebreaker, šī ir lieliska vieta, kur iepazīt šo pasauli. Tajā brīdī, kad jums jau ir kaut kāda ideja, varbūt jums jau ir kaut kāds prototips, varbūt jums jau ir reģistrēts uzņēmums, varbūt jūs jau kaut ko darat, tad TechChill noteikti ir nākamais solis, uz kurien doties, jo mums ir vairāk kā 200 dažādu investoru no kopējais apmeklētāju pulks ir no 60 dažādām valstīm. Ir investori, jaunu uzņēmumu, visādi vadītāji, dažādās stadijās, tādi, kas tikai sāk, tādi, kas ir jau piesaistījuši investīcijas, tādi, kas jau ir pārdevuši un egzitojuši to visu. Un lieliska vieta, kur to validēt, jums maz atlaiž kodiņš startup biļetēm, studentu biļetēm tas nedarbosies, bet tajā brīdī, kad jūs jau esat kā startups un visiem investoru pitch deckiem, tad tas noderēs. Nu, lūk. Paldies! Es esmu Luiza. Ja kādi jautājumi, droši dodiet ziņu, visos socials atbildēšu. Paldies, Luizai, Dātai Sietiņai!